Pirms gadiem 35, kad strādāju pie tēva Krimondas muižā. Tēvs audzēja rodzes, man bija jāpaļo zāli muižas dārzā. Un tad nepavisam nebija liels prieks darboties siltumnīcā, atnākot no skolas, kad citi vienaudži tajā mirklī daudzījās, spēlēja futeni, daži spēlēja ģitāru, bet man bija jāstrādā siltumnīcā. Un tad tas stāsts bija tāds, kad Krimondas muižā visas dobas bija jāizravē. Un tad arī droši vien, kad veidojās kāda interese par visu šo skaistumu. Lielajā dzīvē es strādāju kā uzņēmējs un lielu uzņēmumu tirdzniecības vadītājs, gadus 30. Varētu teikt tā, pirms gadiem 10 izlēmu atjaunot savus sapņu profesijas zināšanas Jelgavas Lauksaimniecības universitātē un mācos vēl šodien apgūt modernus instrumentus. Ainava arhitektūras projektos nepietiek ar vienu profesiju. Jāzina arhitektūra, ainava arhitektūra, telpiskā domāšana, 3D programmas jāpārvalda. Domāju, 5 līdz 7 profesijas jāpārvalda. Un kā rozīnīti jāsaprot, ko dara dārznieks un botāniķis. Kāpēc pieņēmu lēmumu šim paskainam darbam? Ja cilvēks nesaprot, kas dzīvē ir viņa ceļš, tad dzīve to izdara pati ar pārbaudījumiem. Tāpēc es novērtēju katru dzīves grūto momentu, katru sāpīgo mirkli. Ja cilvēks pārciets vētru, nekad vairs nebūs tāds, kāds pirms tās. Tāds ir vētras mērķis, es tā saprotu. Mainoties saproti, ka neesam tikai ķermenis, kas patērē pārtiku, bet ka mūsu dvēsele ir ar citiem uzdevumiem šajā dzīvē. Kāds būvē skolas un ceļus? Es izvēlos mācīties no dabas un tās likumiem. Un tāds ir mans hobijs. Es ceru, ka kādreiz cilvēks sapratīs ar savu rīcību par to, ka mēs neesam cilvēki labāki par kokiem, puķiem, dzīvām radībām uz zemes, ka mēs varam ļoti daudz mācīties no dabas.